Tad, kad mēs sākām projektu Būs nākotnē, tad es Instagramā pamanīju mikrorajons of Rīgai vai Rīgas mikrorajoni, tādu profilu. Un man viņš šķita viens no interesantākajiem, kas ir veltīts šai tēmai. Proti dzīvojamam fondam, es pat teiktu, ne tikai Latvijā, bet arī es sekoju dažiem, kuri kaut ko dara līdzīgi kādās citās ārvalstīs. Un man kāpēc ļoti iepatīkās šis profils, tāpēc viņš tāds konsekvents. Kaut kāds rajons, kaut kāda māja, kaut kāds stāsts, un tas skaties, un brīnumainā kārtā tas viss padomju dzīvojamais fonds, kas manā skatījumā ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā ir noplacis un degradējies. Pēkšņi fotografijās izskatās pavisam savādāk. Viņš izskatās foršs, viņš izskatās interesants. Viņā izrādās ir kaut kādas priekš šodienas unikālas detaļas, laikam tāpēc, ka tā ir vēsture. Nu, lūk, man ir patiesībā prieks ar tevi iepazīties. Tas ir viens. Absolūti. Un otrs, man ir prieks, ka tu esi piekritus kaut kādā mērā caur mūsu platformu, caur Būs nākotnē platformu pastāstīt to, kā tu to redzi, kāpēc tu to redzi, ko ar to darīt. Un tas ir ļoti forši patiesībā, ka izrādās, ka ir domu biedri, kuri kaut kādā brīdī satiekās un tad var sākt runāt. Tikai man ar tevi prieks iepazīties. Jā, absolūti. Un varbūt arī tas mana profila mērķis nebija kaut kā glorificēt mikrorajonus, bet tas bija tieši mēģināt cilvēkiem palīdzēt saskatīt, kas tur īsti ir interesants un kādas tur ir detaļas, un ka tas nav viss tik viendabīgs un garlaicīgs, kā varbūt mums arī sākotnēji liekas. Un jā, arī, protams, tas mērķis ir kaut kādā veidā likt cilvēkiem identificēties ar savu vidi, jo, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi arī tālāk tajā renovācijas procesā, un lai vispār cilvēki uzņemās atbildību par savu apkārtējo vidi, viņiem vajag būt kaut kādai piederības sajūtai, un, manuprāt, tā arī to var veicināt, kad es cilvēkiem pastāstu par to, kas ir šis mikrorajons, kāds radās, kā vispār radās mikrorajonu, un kaut kā mēģināt arī savilkt kopā to kaut kādu potenciālu, ko tad šeit tālāk ar šo visu var darīt. Saka, Līga, kāpēc mēs tiekamies tieši šeit? Mēs esam Āgenskalna Priedēts, jo tas ir pirmais mikrorajons Rīgā. Tas tika celts 50. gadu beigās, to projektējis Nikolais Reindels. Un viņš tā kā sadalīs divos posmos. Pirmais ir šī ķieģeļabūva, un otrs ir jau paneļu mājas. Un sākotnēji šeit arī bija daudz dažādas tā kā sabiedriskas celtnes, dažādas kafejnīcas, restorāni, arī veikali. Bet, protams, pat šeit tā publiskā infrastruktūra nebija izbūvēta līdz galam, tā kā cik solīts, kā jau visur mikrorajonos. Un arī šeit viņi ir praktiski izzudusi laika gaitā. Un, manuprāt, tā ir arī viena no tām lielākajām mikrorajonu problēmām tagad. Tieši tās publiskās vietas, ka cilvēkiem nav kur satikties, cilvēkiem nav kur būt, un arī tā īsti izzūd tā kaut kāda kopības sajūta un tāpat tā kā piederības sajūta šim mikrorajonam. Tad faktiski tas, ko tu gribi pateikt, ka šis mikrorajons neizskatās tā, kā tam bija sākotnēji jāizskatās, kāds tas bija iecerēts. Jā, un patiesībā neviens no viņiem īsti neizskatās tā, kā bija iecerēts. Arī izbūvēts netika tā, kā bija iecerēts. Tāpēc tieši, ka trūka šīs sabiedriskās celtnes, jo trūka līdzekļi. Bet laika gaitā un arī pēc tam tā kā privatizācijas laikā visi tie tā kā iekšējie pagalmi, kas ir tik ļoti integrāla mikrorajona daļa, arī tie ir izzuduši. Tagad tur ir maksas pārkings vai kaut kas tāds, un cilvēkiem tiek atņemta pat tā publiskā zona, kas viņiem ir bijusi kādreiz. Labi, saka man tāds provokatīvs jautājums. Ko ar šo visu rajonu izdarīt šodien, lai tas izskatītos labāk nekā pēdējās 10 gadēs celtajā daudzdzīvojamā māju mikrorajonu, ko daži attīstītāji jau pamazām veido? Tam, protams, ka nav vienkārši atbildes to jautājumu, jo, ja būtu, tad kaut kas jau būtu Top 3 darīts.
Bet, manuprāt, ir diezgan tā kā bēdīgi, ka varbūt mums vienīgā asociācija ir kaut kādu šo padomju ēku atjaunošanu, ir vienkārši siltināšana, apmešana, nokrāsošana, jo patiesībā tādā veidā mēs atrisinām tikai kaut kādu mazu daļu to problēmu, kas mikrorajonu iedzīvotājiem ir. Jo tas īsti arī nepadara šīs mājas pievilcīgākas, un tas neatrisina to, ka cilvēkiem nav kur būt, un ka tie ir pa lielam vienkārši guļamrajoni. Tāpēc, manuprāt, ļoti svarīgi tieši piestrādāt pie šīs publiskās infrastruktūras un sabiedriskajām celtnēm, kurām, protams, nav jābūt lielām. Tas var būt kaut kas mazs, varbūt kaut kāds grāmatu apmaiņas punkts, bet tas vienkārši ir kaut kādas šīs mazās celtnes, kur cilvēkiem rosīties un kur cilvēkiem satikties un būt kopā. Grāmatu apmaiņu punkti, tas būtu labi. Kaut kur šeit pa vidu, ne? Kad beidzot cilvēki sāk nākt un viens otram dot grāmatas. Un izrādās, ka ne tikai šeit dzīvo padomju laikos uzbūvētās mājās, bet ir arī padomju laikos iegūtā kaut kāda literatūras bāze. Bet tev nav tā, ka tas viss ir skumji, kā tas viss šodien izskatās. Un ka mēs pirms filmēt sākām, teici, ka arī tie jaunie rajoni izskatīsies skumji tikai 20-30 gadus uz priekšu. Un tas mans jautājums ir, kas ir tās zāles, lai nebūtu skumji? Ko šeit darīt, lai nebūtu skumji? Manuprāt, tas šeit arī ir atbilde par cilvēkiem, ka šeit ir jāpanāk, lai cilvēki šeit atrodas, lai viņš šeit grib atsties, lai viņš šeit pavada laiku. Es nedomāju, ka tikai ēku renovācija atrisina kaut kā, tādā ziņā, ka ēku siltināšana atrisina kaut kādā ziņā to, ka šeit nebūtu skumji vai vienveidīgi, un tad noteikti jābūt kaut kādam pilnvērtīgākam risinājumam. Labi, tātad tu uzskati, ka ja es pareizi saprotu, ko tu teici, ka tos cilvēks būtu vispirms jādabū ārā no tām mājām, jāpiespiež, ja tā var teikt, vai jāmotivē, drīzāk nevis jāpiespiež, tad viņi pretosies, ja viņi spiedīs, bet jāmotivē viņus šeit socializēties, tad jārada kaut kāda vide, kurā viņi viens otru iepazīst, un ka viņi var sākt pamazām, sākumā runāt, nezinu, par balītiem, par bērniem, par to, kādus uzacis uzlikt jaunas vai skropstas, un tā nonāk līdz tam, kad, halo, atjaunojam mūsu māju. Tu uzskati, ka tās ir viens no zālēm? Kaut kādā ziņā tā savstarpējā uzsēšanās, jā, un arī katrā tajā mājā tur ir vajadzīgs būt kaut kādam līderim, protams, kurš to tā kā visu velk. Un, jā, bet lai tas tā kā notiktu kaut kā saprātīgi, tur ir jābūt kaut kādam pamatam, kā tas viens cilvēks pēc tam var vadīt to visu iedzīvotāju grupu. Labi, tu minēji līderis. Jā, man liekas, ka mums ir pienācis laiks vērsties pie, es televīziju neskatos, bet kas mums tur ir kaut kādi šovi, tur kaut kādi līderi, kaut kādi jaunie talanti, kaut kas tam līdzīgs. Varbūt mēs varētu uztaisīt un aicināt kādu interbusulu vai kādu pazīstam cilvēku un teikt, Klau, nāc palīgā katrā mājā atrast līderi. Tas palīdzētu? Nē, tur noteikti jānotiek kaut kā nedaudz dabīgāka, bet tas, ko es saku, tas nav tikai kaut kas, par ko mēs domājam Rīgā. Tas ir arī manāms citās postpadomju valstīs. Un ir arī tiešām kaut kādi realizēti projekti ar iedzīvotāju iesaisti. Un ir kaut kādi veidi, kā viņus arī tā kā pamazām sākt iesaistīt un veicināt kaut kādu uzticību arī tai sadarbībai ar pilsētu vai ar valsti. Un tas viss ir darāms. Un ir arī mums patiesībā daudz kaut kādu piemēru apkārt. Bet varbūt tā problēma ir tā, ka mēs tik daudz neskatāmies uz to, kas notiek apkārt, jo man liekas, ka arī tā daļēji mēs gribam vairāk, lai mums ir tā asociācija
piemēram, Skandināviju, ar kaut kādām rietumvalstīm, un katru reizi, kad arī es pieminu Latviju kā postpadomju valsti vai kā Eastern Europe, tad man bieži ir kaut kādi arī komentāri, ka mēs esam tā kā rietumvalsts, bet patiesībā tie piemēri daudzie, kā risināt tā kā šīs problēmas ir meklējams tieši tur, bet mēs kaut kā uz to negribam dažbrīd skatīties un asociēties ar to. Nu, labi, jā. Tu noteikti esi ceļojis pareizi un noteikti arī pievērst uzmanību mikrorajoniem kaut kur Rietumu Eiropas valstīs. Vienkārši jautājums. Mēs ļoti atšķiramies. Piemēram, nezinu, no kādas Francijas, Vācijas, Beļģijas, kur tu esi bijusi. Es domāju, tieši mikrorajoni, ne pilsētu centri, bet vai tomēr mēs esam kaut kur pavisam nedaudz aizmugurē vai pavisam prom kaut kur? Patiesībā man liekas, ka vispār tas termins mikrorajoni, ka tas bija tā kā viss šis koncepts bija tikai iespējams kaut kādās sociāliskās valstīs, un ka tas nav kaut kāds, ka tie nav īsti atrodami Rietumē Eiropā, vismaz ne šādā mērogā, jo, jā, protams, tur bija kaut kā, tur bija social housing tajā pašā Anglijā un, protams, arī Francijā, bet ir tā atšķirība, kādā mērogā tas ir šeit un kādā mērogā tas ir tur, un tas arī rada tā kā dažādas problēmas, jo tomēr 2/3 Rīgas iedzīvotāji dzīvo mikrorajonos, un tā kā šī masveida apbūve bija iespējama tāpēc, ka viss tika centralizēts, un tas nebija iespējams Anglijā, tas nebija iespējams Francijā, un tāpēc viņiem arī nav tieši šāda mēroga mikrorajoni. Tāpēc, varbūt arī tās problēmas tur ir nedaudz atšķirīgas. Un arī tajā pašā Anglijā, tur, kur viņai bija tās brutālisma dzīvojamās mājas, tas vairāk tieši bija domāts kā social housing, un tur arī rodas citas problēmas, jo sanāk, ka tad visas tās ģimenes ar vismazākiem ienākumiem, tu viņas visas tā kā pēc mazai pārcel uz to vienu rajonu, un protams, ka tur sākas nedaudz arī citādi veidi problēmas, bet mikrorajoni pa lielam šeit vismaz kādreiz, un arī tagad šeit dzīvo dažādas klases vai dažādas tā kā cilvēki ar dažādiem ienākumiem, un ka varbūt tās sociālās problēmas ir nedaudz atšķirīgas. Tad viena lieta, ko tu vērs uzmanību brīdi atpakaļ, bija par to, ka kodās ārvalstīs, Francijā, Anglijā, tu saki, ka cilvēki ar zemiem ienākumiem gan arī tiks izolēti bišķīt, varbūt no kaut kāda pilsētas centra un tā tālāk, kas ļauj izvirzīt tādu hipotēzi, ka mēs patiesībā esam soli priekšā šīm valstīm ar to, kā mēs šeit dzīvojam. Proti kādu, es negribu lietot vārdu, grupu cilvēku vai ar ienākumiem vai kaut kādām citām sociālām piederībām. Tad, principā, mēs varam teikt, ka mēs esam soli priekšā, vienkārši mēs to neapzināmies. Tādā veidā noteikti, bet viņiem arī ir tā lieta, ka šobrīd īpaši Anglijā ļoti daudz no šiem rajoniem vispār tiek nojaukti. Un mums īsti nav šādas iespējas. Tieši tāpēc, ka tik liela daļa rīdzinieku un arī vispār Latvijas iedzīvotāji dzīvo šajās ēkās. Un viņi tā kā nedaudz to problēmu vienkārši cenšas dzēst ar to, ka viņi tās ēkas nojauc. Bet šeit mums tomēr ir kaut kā citādi jārisina šī problēma. Ja būtu tāda ideālā pasaule, proti mums pēkšņi būtu nauda, un starp citu paskaties, kā cilvēks sāk rasties bērnu laukumā,
Mums būtu pietiekami daudz naudas, un mums būtu iespējams izdarīt ļoti radikālas izvēles. Tad kurš būtu tas mikrorajons Rīgā, kuru tu likvidētu? Un uzcelt vietā pilnīgi kaut ko citu. Es nedomāju, ka tu tā kā to prasi man, un man ir vesels Instagram konts ar tā kā ar mikrorajonu. Es noteikti nebūtu cilvēks, kas ies un teiks, ka kāds no tiem ir jānojauc pilnībā. Varbūt ir kaut kādas atsevišķas ēkas, kuras vai nu var nojaukt, vai nu arī varbūt vienkārši samazina to stāvu skaitu, kas ir darīts, pieņems, Vācijā. Un ir tas arī kaut kā tad to mikrorajonu varbūt padara mazāk viendabīgu, bet es nedomāju, ka mums tagad ir jāņem kāds mikrorajons un pilnīgi ir jāsāk no jauna, jo pa lielam man laikam nav īsti tāda cerība, ka tur vietā neparādīsies vienkārši mūsdienu mikrorajons. Proti kastītes. Tādas pašas, tikai ar nedaudz modernākiem materiāliem. Jā, bet arī tās pašas tā kā problēmas ar sabiedriskām celtnēm un ar to visu. Un patiesībā tā mikrorajonu ideja bija ļoti tuvu, ko mēs tagad saucam par 5 minūšu pilsētu, ka šeit ir viss pieejams, ka tu vari aiziet pie frizēra, ka tu vari aizvest tāpat tās bērnu uz dārziņu. Un pa lielam tā ir diezgan tā kā arī šobrīd populāra ideja, kā vispār veidot pilsētu. Un man liekas, ka ir šiem rajoniem patiesībā ļoti liels potenciāls, un mēs to vienkārši neizmantojam. Vai mēs varam izdarīt tādus secinājumus, ka pirmkārt mēs dzīvojam vidē, kura patiesībā varbūt pat ir kvalitatīvāk nekā mēs to spējam iedomāties? Un tas nozīmē, ka mēs kaut kādā mērā neapzināmies, lai arī padomju laikā radīta, bet tā vide būtu daudz pat labāka un ērtāka nekā kādās ārvalstīs, kuras mēs tik ļoti dažkārt pamatot un nepamatot slavējam. Un trešā lieta, ka vienkārši tā mūsu padomju laikos mantotā nelaime, ka ideja ir viena, realizācija cita, un pa vidu laikam kāds kaut ko ir nozadzis vai vienkārši trūkus nauda, ka tas viss ir par pamatu tam, ka mēs labi zinām, kas mums ir jāizdara. Vienkārši mēs to kaut kādīgi lēžam grausē. Jā, man liekas, ka noteikti šeit ir lielāks potenciāls nekā mums liekas, kas ir jāapzinās. Bet, protams, tas ir diezgan sarežģīts mantojums, jo tas ir no tā laika, un arī atzīt to, ka varbūt šeit ir kaut kādas labas lietas bieži nav viegli. Bet potenciāls ir, un man liekas, ka mums ir daudz ar ko strādāt, un mums ir jāapzinās, ka patiesībā daudz šos mikrorajonus projektēja tieši latviešu arhitekti, un tas arī ir tā ir mūsu arhitektūras vēsture un mantojums, kas arī ir kaut kādā ziņā nozīmīgs. Labi. Man tomēr tas provokatīvais jautājums bija par to, ka kuru rajonu tā kā likvidēt. Es varbūt ne to labāko vārdu izvēlējos, bet es viņu pārfrāzēšu to jautājumu. Kurš, tavuprāt, ir visbēdīgākajā stāvoklī esošais Rīgas mikrorajons? Tieši visbēdīgākajā, kurā būtu visvairāk jāinvestē, jāķerās klāt pirmajam, jādomā valstiski par šo rajonu. Manuprāt, problēmas ir visos mikrorajonos. Protams, dažos ir vairāk, dažos mazāk. Bet, ja godīgi, man nav tā, ka, protams, ka man ir kaut kādi mīļākie mikrorajoni. Labi, kur ir tavi mīļākie? Tas ir pilnīgi subjektīvi. Man patīk ļoti Zoltūda. Labi. Vēl liekas, kad ar tām gājēju ieliņām, kas tur ir, ka tur patiesībā, ka viņas joprojām kaut kādā ziņā strādā, un ka tas ir, kur tur tāpēc ir cilvēki, kur tur apsēž, kur staigā, kur iet, un ka tur ir varbūt vēl redzams kaut kāds tā sākotnējā ideja. Vismaz, cik es tur esmu bijusi vasarā. Es sapratu, jā. Un man arī patīk Purvciems, man liekas, ka tas ir, ka tur nav tā viendabība, bet tik
varbūt redzama. Bet, protams, visos mikrorajonos ir kaut kādas problēmas. Un, ja reiz patīk, tad tomēr kas nepatīk? Nu, kurš mikrorajons visvairāk nepatīk? Es īsti, laikam Ziepniekalns, es teikšu godīgi. Ziepniekalns, jā. Tātad patīk Zoltūde, patīk Purciems, nepatīk Ziepniekalns, un no šīs atbildes mēs varam secināt, ka tu tiešām esi praktiski noteikti izceļojusi visu Rīgas mikrorajonus. Man tev, Līga, ir jāsaka liels paldies par šodienas sarunu, bet pirms es saku to lielo paldies, man ir jāsaka, ka sarunas laikā patiesībā pat man bija jāsāk domāt, kā es redzu tos mikrorajonus, kuros es esmu bijis, vienalga vai runa par Rīgu vai par citām Latvijas pilsētām. Es sadzirdēju drīzāk apstiprinājumu frāzē par to, ka padomju laikos celtnieki izdarīja visu ne tā, kā bija iecerējuši arhitekti, un ka tas noteikti būtu jālabo. Un pat galvenā lieta, ko es gribu sacīt, ka mēs savā būs nākotnē platformā, mēs tikai vairāk runājam par tādām tehniskām ikdienas sadzīves lietām un par problēmām. Un man šķiet, ka mēs šī gada laikā, kamēr mēs strādājam, mēs pat paši, man liekas, bijām kaut kur jau pazuduši no tādas, pavisam citas realitātes. Tāpēc vēlreiz varu teikt tev paldies par tavu patiesībā ieguldījumu, skatījumu, un man patiesībā pat ritīgi ļoti patīk šī saruna, ka tāds pavisam, kaut kas cits, jā, un tad tas nozīmē, ka, lai būtu vairāk tādu līgu, jāsaka, jā, un priecāšos, ka tu arī mūsu platformā varbūt vairāk runās ar plašāku auditoriju, un iespējams, ka tas varētu būt mūsu pat, ja ne galvenais, tad viens no tādiem būtiskiem ieguldījumiem tam mikrorajonu dzīvē, protams, lai viņi uzlabotos. Un lai tos cilvēkus mēs te dabūtu ārā, un tad jau viss notiks. Jā, paldies. Man liekas, ka ļoti svarīgi savienot arī to, to vēstures aspektu un arhitektūras aspektu ar to, ko jūs darat, kas ir daudz praktiskāks, un tad tas viss tā kā var sajiet kopā un tiešām kaut kā sākt risināt tās problēmas. Jā, forši. Paldies tev par šodienu.